Tas tik tā, mīļie draugi, šodien mēs jums vaicājām, kur palicis skutelis. Kas? Skutelis. Es vispār nezinu, kas tas tāds ir. Numurs, uz kuru jūs zvanāt, neeksistē. Mēs meklējam jaunu šovu vadītāju, jo mēs nezinām, kur tas skutelis ir palicis. Tāpēc jūs esat uzaicināts provēm, un mēs noskaidrosim, kurš no jums ir smieklīgāks. Nav jāsacerās. No sākuma mēs uztaisīsim tādu sistēmu, pavisam vienkārši būs džingls. Pasakat kādu joku, sasveicināties, un tad jau mēs uztaisīsim kādu interviju. Dāmas kungi, jūsu uzmanībai! Kaut kāds čālīs! Rama burpa tapa, ka taču dabā trāpam, brdum. Mums jānāk ir ārā. Jau. Nu, tagad ir pa vēlu, tagad var iet mājās. Nē, es jokoju, nāciet pamēģināt. Jā, es vienkārši domāju, vai man likt šlipsi vai nelikt. Nē, tā šlips ir briesmīgi, to nē, bet bāriņ forši. Jā. Tā, labi, tad es uz jums, vai? Nē, uz kameru. Var vēlreiz tas džingliņš un tad es... Labi jau ir. Labi, daudz kungi, kā jūs jūtaties, kā jūs vakars? Es ļoti ceru, ka jums ir nenormāli draņķis. Nevajadzētu iet, jums nevajadzētu kāpt lejā, nevajag arī kliegt. Tu nevarēji aicināt visu, kas piesakās. Nu, nebija tā, ka baigi daudz pieteicās. Lakar! Es nezinu, kas jums kautā, bet tas ir jāizņem ārā, tā nevar palikt. To tā nevar izņemt ārā. Uzreiz pirmā lieta nevajadzētu dziedāt līdzi, tā kā. Jā, bet es jau tieši dziedāt, es negribu vadīt, es domāju, es dziļi Violets vairāk, nevis uz vadītāju. Jā. Ko tu māki? Es bungas un vokāls. Varbūt basu māki? Basu nē. Labi, kā mēs intervijas taisīsim ar jums? Jā, es skatos, viens vārds. Lec, peldu, kā zivs, peldu kā zivs, skrienot peldu kā zivs. Šits mums nedara vienkārši. Tā, tad intervija, ja? Šo mēs paņemsim malā. Ne, bet tas kalīši. Nu, tas viņš sauc. Tā. Ok. Tad šokar pie mums ciemos ir jūs spēlējat bungas, ja, un dziedat grupā Dziļi Violets. Jā. Nauris Brikmanis, tātad. Nu, un Nauri, ar ko jūs tad īsti nodarbojaties? Es dziedu un spēlēju bungas grupā Dziļi Violets. Tas ir tas, ko es nodarboju. Tas tikko prasa. Es nesaprotu, par ko tu smejies. Mēs vēl neesam pat sākuši runāt. Tas bija rēcīgi. Viss pagājis. Mēs neesam sākuši runāt. Bet ja godīgi, izredzes man cik ir liels? No 1 līdz 10. Nē, es taču nevaru tā novērtēt. Cipar. Mēs visi skatīsimies, mēs pēc tam ierakstām. No 1 līdz 10. 1, 2. 1 ir labākais vai 10 ir labākais? Nē, tev labākais ir 2. Es nevaru teikt, kā bija plāns. Jā, bēdīgi. Vispār nekā. Ļoti bēdīgi. Kur Jānis? Vai zini kā uzzvanam vienreizīt Jānim? Nu, bet viņam neeksistē. Nu, kad tu zvani, saka, neeksistē. Neeksistē. Jo, jā, vienreiz eksistē. visu vasaru. Jā. Nu, labi, es varu vēlreiz piezīmēt, bet tas nevajag. Uzgriezt. Saka, būs neeksistē. Nu, neeksistē. Labi, kādi varianti?
Ko varam dalīt, tos, kas nāk virsū, piemēram, tie, kas bija daži jau, nu, tur, ja viņi sadala, piemēram, mūsēnēs sākumu maus. Hopsī, tur Psihēs? Jā, izskrien cauri visam ar to savu lausto roku. Nu, labi, bet ja jāintervē Nu, kāds, tad, nu, vai nu kačuks vai mīms? Slēdz ārā viss. Čau! Bet kas tev ar to numuru ir? Rēcīgi, ne? Uzlikšu to pirms zvana. Tagad daudz mazāk cilvēku traucē. Šovu vadīsi? Un, protams, ka es vadīšu. Kurš tad cits? Mēs domājam taisīt kaut kādu provis, meklēt jaunu vadītāju. Nē, provas mēs netaisīsim. Kur viņš ir? Kur tu esi? Laivā. Pie šitā zeltiņa? laivā. Kāds sakars? Eiķi pracīja, vai tu esi formā arī? Nē, tagad varbūt arī neesmu, bet es domāju, ka es būšu. Es atradu baigi labo treneri. Viesars prasa, kurš ir tavs treneris? Andris Bērziņš. Tas aktieris? Nē, večik daudz labāk. Daudz labāk.